Sveiki, sveiki! Nu tad paskatīsimies, kāda sakarība ir pakāpes funkcijai. Mēs iepriekšējā video noskaidrojām, ka atvasinot 5x kvadrātā, mēs iegūstam 10x. Vispārīgi, ja mēs izdalītu ar 5, mēs iegūtu citu rezultātu – 2x. Nu, jā, 5 mazāk. Loģiski. Taču paskatīsimies uz brīdi, kas būs, ja mana funkcija būs x kubā. Kāds būs atvasinājums? Nu tad robeža delta x tiecās uz 0. X kubā, nevis x kubā, bet x plus delta x kubā mīnus x kubā. Tad, ko mēs darījām, mēs ņemam starpību starp y vērtībām pēc pieauguma un pirms. Mēs izkāpināsim kubā, x kubā plus 3x kvadrātā reiz delta x plus 3x reiz delta x plus delta x kvadrātā, protams, plus delta x kubā. Kā mēs zinām, ka tieši šāds izvirzījums, nu, protams, ir formulas, kas ir pieejams formulu lapā, bet atceramies arī, ka Paskala trīsstūris dod koeficientus. Mums ir jāskatās, nu, n plus pirmā rinda, 1, 3, 3, 1. Šie ir koeficienti, 1, 3, 3, 1, un x pakāpes pa vienai samazinās, delta x pakāpes pa vienai palielinās, sākot ar 0, un x beidzot ar 0. Protams, dalot ar delta x. Bet paga, jūs atkal redzat, kaut kas saīsināsies. Ir tiešām, kā jau minēju, pakāpes funkcijās vienmēr kaut kas saīsināsies. Un mums paliek tikai 3 elementi. Ja mēs tagad liksim iekšā nulles, mēs attapsimies par to, ka mums ir 0 pret 0. Tādēļ mums ir jāmeklē kopīgs reizinātājs saucējiem un skaitītājiem, lai var noīsināt. Un labās ziņas tā arī ir. Tā mums ir īstenībā rezultāts 3x kvadrātā plus 3x delta x plus delta x kvadrātā. Dalīts ar delta x. Mums ir iespēja saīsināt vienmēr, principā, parastajos naturālajās pakāpēs, x starpē, x piektajā un tā tālāk, jūs vienkārši saīsināsiet to delta x. Un jūs iegūsiet robežu šai vienkāršajai izteiksmei 3x kvadrātā plus 3x reiz delta x plus delta x kvadrātā, tad 3x kvadrātā plus 3x reiz 0. Mēs tagad aizstāsim ar 0. Plus 0 kvadrātā vienkārši paliks 3x kvadrātā. Tātad x kvadrātā ir 2x, x kubā ir 3x kvadrātā. Kas notiks, ja es atvasināšu x ceturtajā? Es jums pateikšu priekšā 4x kubā. X piektajā varbūt jau mākat saskatīt sakarību. 5x ceturtajā. X sestajā būs 6x piektajā, x septītajā būs 7x sestajā. Vispārīgi mēs iegūstam šādu formulu. Ja man x ir n-tajā pakāpē, tad n es priekšā, un x zaudēs vienu no saviem kāpinātājiem. Principā pazudīs, un kāpinātājs samazināsies par 1, es gribēju teikt. Ir 2 gadījumi, ko ir vērts speciāli pieminēt. Ja mums ir parastais x bez kāpinātāja, kas notiek, kad ir pirmā pakāpe? 1 reiz x nultajā, jo 1 mīnus 1 ir 0. Šī ir pirmā pakāpe. Rezultāts ir vienkārši 1. Kas notiek, ja ir kaut kāds parasts skaitlis, ko es apzīmēšu, teiksim, ar a? Tad man ir principā x nultajā pakāpē, un atvasinājums ir 0. Šis ir īpašais gadījums. Tas man īstenībā palīdz tagad ļoti ātri tikt galā ar sarežģītākām izteiksmēm. Piemēram, esmu izdomājis būt sadists un uzdot jums šādu piemēru. Aiziet, atvasiniet.
Nu, negribās to darīt pēc definīcijas. Bet labi, ka mums ir šī viena formula. Tātad plus 5x kvadrātā mīnus 6x plus 7. Atvasinām. Un pirmais kļūst par 3x kvadrātā, otrais par 5 reiz 2x, trešais par 6 reiz 1, un ja ir skaitlis bez x piereizināt, tas kļūst par 0. Tad 3x kvadrātā plus 10x mīnus 6. Un dažu sekundžu laikā mēs daudz ātrāk tiekam pie šī risinājuma. Es gan video vēl neapturēšu, parunāsim par pāris īpašiem gadījumiem. Mēs esam matemātikā viens apguvuši plašāku pakāpes jēdzienu. Piemēram, vai šī formula, uzrakstīšu to vēlreiz, mums palīdz noteikt rezultātu arī citām pakāpēm. Piemēram, kā būtu ar 1 dalīts ar x. Atcerieties, tā arī ir pakāpe. Tas tomēr ir x pakāpē mīnus 1. Šī formula saka, ka tas mums būs mīnus 1 reiz x pakāpē mīnus 1 mīnus 1, jeb mīnus 1 reiz x pakāpē mīnus 2, kuru mēs tā varam pārtaisīt par 1 dalīts ar x kvadrātā, un atbilde ir mīnus 1 dalīts ar x kvadrātā. Vai tā ir? Paskatīsimies, vai tā ir. Tātad, ja es gribu atvasināt 1 dalīts ar x, tad, darot to pēc definīcijas, iegūšu kaut ko šādu. 1 dalīts ar x plus delta x, atceramies, tā ir funkcija, kurā ir ielikts x plus delta x, mīnus 1 dalīts ar x, viss kopā tiks dalīts ar delta x. Tad šis jau ir tā kā 3 rindiņas. Tāpēc būtu labi izdarīt šādi. Ja mums ir kopīgs saucējs, tad tas iet pie atsevišķajiem saucējiem. Uztaisīšu tās lielākas iekavas. Un mums ir 2 daļu starpība jāvienādo. Lai šeit vienādotu, ir jāpareizina ar x, lai šeit vienādotu, ir jāpareizina ar x plus delta x. Tātad x, delta x un x plus delta x tagad ir kopīgs reizinātājs, līdz ar to mēs varēsim savest uz vienas daļasvītras. Šeit tika pareizināts x, un šeit kā starpība mums ir x plus delta x. Tātad x mīnus delta x dalīts ar delta x un x, es pazaudēju x, samainīju vienkārši vietām, x plus delta x. Mēs redzam augšā saīsināšanos. Un, lūk, augšā paliek mīnus delta x, apakšā delta x, x un x plus delta x kā 3 reizinātāji. Un atkal saīsināsim, jo, protams, ka tur būs 0 pret 0. Tātad mīnus 1 dalīts ar x un x plus delta x. Varbūt tagad mēs varam likt iekšā to 0. Liekam. Tātad x reiz x plus 0, kas arī ir vienkārši x, un tik tiešām, mīnus 1 dalīts ar x kvadrātā. Jūs varat pamēģināt ar jebkādu 1 dalīts ar x pakāpi, 1 dalīts ar x kvadrātā, 1 dalīts ar x kubā. Arī šī formula jums dos rezultātu. Tik tiešām šis rezultāts strādā gan pēc definīcijas, gan pēc formulas. Un noslēgumā, vai tā strādā arī saknēm? Jā. Mēs vienkārši uzrakstām sakni kā pakāpi. Viena puse ies priekšā, un man tagad ir kāpinātājs viena puse mīnus 1. Tad viena puse pakāpē x
Puse mīnus 1 ir mīnus 1 puse. Un atceramies, ko tas nozīmē. Tad mīnus nozīmē zemdaļsvītras, un puse nozīmē kvadrātsakni. Un mēs tiekam pie rezultāta 1 līdz 2 saknes no x. Lūk, arī šādām pakāpēm, šādiem gadījumiem mēs varam iegūt rezultātu. Ja mēs varam pārveidot rezultātu par x pakāpi, mēs varam iegūt atvasinājumu pēc šīs brīnišķīgās formulas, kas mums ietaupa ļoti daudz laika, nosakot atvasinājumu. Ceru, ka noderēja, tiekamies jau citā video.